Labdien, un esiet sveicināti otrā moduļa 4. nodarbībā, kas būs ļoti praktiska, kurā atbildēsim uz jautājumu un praktizēsimies, kā tad izveidot biznesa modeļa audeklu. Šajā nodarbībā funkcionāli atkārtosim iepriekšējās nodarbības tēmas par 9 galvenajiem biznesa modeļa audekla elementiem, bet šajā nodarbībā tad aicināšu jūs praktiski tos arī aizpildīt. Līdzīgi kā iepriekšējā nodarbībā, šajā arī būs viena un galvenā tēma, kā izveidot biznesa modeļa audeklu. Ja iepriekš mēs uz to paskatījāmies nosacīti no teorijas puses, kam tur ir jābūt, tad šajā nodarbībā aizpildīsim to praktiski. Pirmais solis, protams, izvēlēties audeklu. Un te es aicinu lietot radošu, brīvu pieeju, atcerēties, ka tas ir vārds audekls, principā arī no mākslinieku aprindām, tukša, balta lapa. Šo ideju ir vērts arī atcerēties, jo mēs pēc tam skatīsimies uz strateģisko plānošanu, un vārds plāns ir no latīņu plāne, plakans, virsma, arī nozīmē principā baltu lapu. Tad pirmais solis ir paņemt šo audeklu un vēlreiz tas, ja kāds var, protams, zīmēt lielu gleznu uz audekla, tas būs ļoti skaisti un pēc tam stratēģijā ļoti labs arī uzņēmuma kultūras stāsts, bet funkcionāli praktiski pietiks ar, piemēram, A3 lapu, tā lai viņa ir lielāka, var arī A4, bet es aicinu paņemt A3 izmēru lapu, vai izmantot arī kādu no digitāliem jau piedāvātiem instrumentiem, proti lielas baltas tāfeles uz ekrāna, vai vienkārši lielāku Word dokumentu, kuru pēc tam var uztaisīt arī kā A3 formātu. Un uz tā mēs zīmēsim šo veidni. Un šeit pie liederīgi papildu materiāla es aicinu vēlreiz uz citu apstīties, ja tad Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas viens no konferencēm materiāls par organizācijas modeļa audekla veidošanu. Un galvenais ir šo audeklu tagad sadalīt 9 daļās, tālākajos slaidos redzēsim šo sadaļu struktūru, bet tātad katra daļa reprezentēs vienu no 9 elementiem biznesa modeļa audeklā. Te kā piemēru var izmantot angļu valodā, ja šis nāk no anglu sakšu teorijas izstrādātājiem, angliski runājošiem, ja, biznesa modeļa canvas, ko latviski mēs tulkojam kā biznesa modeļa audekls, un varat arī latviešu valodā no iepriekšējiem slaidiem, ja, tad šīs galvenās sadaļas iezīmēt uz sava audekla. Un tālāk, protams, tad ejam pa sadaļām, ja, tad otrais solis pie pirmā elementa, kas ir jūsu klienti. Nosakiet konkrētas klientu grupas, parametrus, pazīmes, kas raksturo jūsu uzņēmuma potenciālos vai arī esošos klientus. Tālāk definējiet arī savu piedāvājumu vērtību, ja, atceraties unikālais produktu un pakalpojumu vērtība, un identificējiet galvenos kanālus, komunikāciju kanālus, caur kuriem jūs sazināsieties ar saviem klientiem. Tālāk turpinam pildīt mūsu audeklu, tad attiecību vadību ar klientiem. Varat atvērt vēlreiz iepriekšējo nodarbību, pārskatīt to slaidus un video ierakstu, ja, tad kādas ir attiecības ar klientiem. Vai tie ir darījumi, vienreizēji, padziļināti, atkārtoti, konsultatīvi, kopienā sadarbīgi, personalizēti, automatizēti, pašapkalpošanās vai to dažādās kombinācijas. Un tālāk arī ķeramies klāt jau pie ekonomiski svarīgiem elementiem, tādi kā ieņēmumi un citi materiālie un uzņēmuma infrastruktūras resursi. Ja. Norādiet, kā jūs gūstat ienākumus, cik bieži, no kurienes, kādi ir citi galvenie resursi, kas piedalās pakalpojumu radīšanā un piedāvāšanā, nodrošināšanā, īstenošanā, kādi nepieciešami resursi, lai uzturētu šos galvenos resursus, un tādējādi turpinam aizpildīt uzņēmuma un jūsu sociālās uzņēmējdarbības biznesa modeļa audeklu. Tālāk, veidojot biznesa modeļa audeklu, tad jau iesim dziļāk, ja, tad mēs esam identificējuši klientus un resursus, tā skaitā ieņēmumus, un tagad 8. solī tad sarakstīsim šīs galvenās darbības, kas ir tas, ar ko uzņēmums nodarbojas, lai nodrošinātu klientiem pakalpojumu un sniegtu šo unikālo piedāvājumu vērtību.
Un te aicinu tāda arī brainstorm, ja prāta vētras manierē, ja vēl neesat iepriekš padziļināt apdomājis, kas ir šīs galvenās darbības, tad ļaujieties brīvam domas lidojumam, ko redziet šobrīd vai jūtat, to arī piefiksējiet. Jūs redzēsiet, ka tas veidos pamatu tālāk attīstībai un uzlabošanai. Ja tad šīs galvenās darbības var ietvert gan ražošanu, gan mārketingu, saziņu, izplatīšanu, atbalstu, organizēšanu, ja tas ir ļoti atkarīgs no jūsu biznesa idejas. Un 9. solī definējiet galvenos partnerus. Ja tie ir resursu piegādātāji, funkcionālie sadarbības partneri, procesu partneri, ir kāds lielāks, teiksim, sociāls process, kurā jūs īstenojat tikai daļu, pirms jums kāds īsteno citu daļu, pēc jums nākamo daļu, ja tad ar šos partnerus ierakstiet. Vēlreiz tie var būt gan fiziski resursu piegādātāji, gan funkcionāli, ja procesu partneri jūsu pakalpojuma nodrošināšanā. Ja tad arī citu uzņēmumu vai citas organizācijas. Un 10. solī, protams, apdomājiet izmaksas. Sarakstiet, kas ir jūsu galvenās izdevuma pozīcijas, vai tās ir algas, vai tie komunālie maksājumi, resursu iepirkumi, citi klientu atbalsta nepieciešamie pasākumi, kuri prasa izmaksas, ja, un tad arī citās moduļa kursa nodarbībās, ja jūs redzēsiet pie izmaksām, kad definēsiet, kas ir fiksētās, kas ir mainīgās izmaksas, bet šobrīd ir svarīgi aptvert šo izmaksu kopumu. Un tagad, kad biznesa modeļa audekls ir ar pirmajām idejām aizpildīts, visās sadaļās ir jūsu domas, redzējums, vēlmes, vajadzības, faktiskās lietas parādītas, es aicinu mazliet ieelpot, dziļi izelpot un apskatīties uz šo veikumu. Un saprast, ka šis nav statisks dokuments, ja, viņš mainīsies, bet šis ir brīnišķīgs pamats tālākai attīstībai. Mēs tālākajā kursa nodarbībās skatīsimies uz šo strateģisko plānošanu, un jūs redzēsiet, cik šis būs noderīgs materiāls jau izstrādājot uzņēmumu stratēģiju un plānojot strateģisko attīstību. Proti, šis audekls ir regulāri pārskatāms, uzlabojams, papildināms ar informāciju, pārbaudāms, un kopā ar strateģisko plānošanu jūs redzēsiet nāks iekšā dažādi ārēji aspekti, kas ir jāņem vērā, kas maina jūsu iekšējos procesus. Atcerieties, ka šis ir vizuāls rīks, kas palīdz visaptvaroši paskatīties uz uzņēmēju darbību kopumā un kritiski apskatīties uz dažādām tā specifiskām sadaļām, kurās mēs tālāk jau strateģiskajā plānošanā analizēsim to efektivitāti un tālākas attīstības iespējas un nepieciešamību. Te vēl viens vizuāls piemērs, kā šī biznesa modeļa audekls kā tā struktūra izskatās, ja tad jūsu saliktās aktivitātes, lietas, idejas ir šajā struktūrā. Un noslēgumā, mazliet atkārtojot no iepriekšējās teorijas nodarbības un kopsaukot šo praktisko nodarbību, ja, tad es ceru, ka arī jūs redzat, ka veidojot šo biznesa modeļa audeklu, jūs paši sev izstrādājat, ja, tad praktisku, vizuālu, tādu palīgu materiālu, jeb pārskatu, lai redzētu jūsu uzņēmuma kopējo bildi un varētu attīstīt un komunicēt tālāk jau konkrētus procesus, pakalpojumus, idejas un uzņēmumu kopējo attīstību.